Nika ceturtfinālā piekāpjoties ASV komandai. Cik grūts bija šis mačs? Nu, diezgan grūts bija. Mēs zinājām, uz ko mēs ejam. Komanda nav viegla. Tā ir top līmeņa komanda. Es pat uzskatu, ka labākā komanda šajā čempionātā, šajā turnīrā. Ātrs gols pret mums, otrais gols arī, man liekas, ielda uzreiz gandrīz. Pēc tam atspēlējām. Nu, kā bija. Viņi bija labāki. Mums vajadzēja vienkārši labāk spēlēt. Mēs neizspēlējām kā vajadzētu. Ko varbūt par mūsu spēles šodien pozitīvi uzteikt? Es uzskatu, ka mēs cīnījāmies pa momentiem. Bija momenti, kad mēs ļoti labi spēlējām. Es uzskatu, pirmajā periodā pēc tā pirmā gola mēs nepadevāmies. Mēs diezgan labi spēlējām. Labi iegājām zonā, nebija nekādi muļķīgi noraidījumi pirmajā periodā. Un nedavām viņam šansi kādā momentā, bet beigās viņi iemet kaut trešo, ceturto golu un viss atkal sabruka. Mums to vajag strādāt nākošajā gados, lai džeki nepadodās pēc viena, pēc diviem goliem. Pats arī noslēdz savu karjeru, var teikt, U20 izlasē. Kā tu atskaties? Tev 4 čempionāti U20 izlasē. Kā tu vispār uz to atskaties kopumā? Tas bija liels 4 gadi, 3 gadi. Vienā gadā bija 2 turnīri. Gan LT paspēlējām, gan otrajā divīzijā. Viss bija daudz džeku gāja man cauri, kā es redzēju vecākus. Tagad jaunākā paudze arī ir 6. gadi, daži ir 5. gadi. Es gribu vienkārši viņiem novēlēt labi nospēlēt nākošo čempionu. Lai es skatītos nevis 5 spēles, bet visas 7. Paldies, Nika. Paldies.